ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battles. Otrais etaps akapelā. Mēs esam iesākuši šo sezonu ar karstiem un netik karstiem battliem. Tas ir parasti. Bet ticiet man, akapela ir tā lieta, kas ir vajadzīga. Tāpēc mēs esam jaunā vietā, kas ir First Mirror, iedodam maksimāli troksni. Pirms mēs sākam, lielu paldies gribu pateikt Lucky Punch Energy Drink, Tuborgam un maksimāli troksni iedodam mūsu ģenerāla sponsoram Laimzam vēlreiz. Ej, jo! Nākat tuvāk. Ok, labi, laiks ir iet pie reperiem. Reperi pa kreisi no manis, sai, kas tu esi? Dāfi Ķengaraks. Reperi pa labi no manis, sai, kas tu esi? Labvakar, laimīgu jauno zirga gadu visiem. Tie, kas nezināja, mani sauc Raivo, jeb labākais Haribo. Esmu reperis, publiska persona, tagad laikam jau battle reperis. Filmēju TikTokus, kā arī ar draudzeni filmējam sextapes viņas OnlyFanos. Un pa lielam es māku strādāt ar abām galvām. Tā kā, jā, man vajadzēja reperīgi kaut ko. Jo, noēdīšu tevi kā ekleri, neredzu battle reperi, yeah. Iedodam troksni! Ar jums mēs neesam izlozējuši, kas sāks pirmais, kas nesāks pirmais, bet es domāju, ka iedosim priekšroku Haribo izvēlēties. Haribo izvēlēties, kur sāk raundu pirmais. Dafijs, iedodam maksimāli troksni, pirmais rauns aiz Dafija būs. Vēlreiz, iedodam troksni par šo batlu! Dafī, aiz tevis ir vārds, aiziet. Haribo, atkal tu. Neinteresants kā rītvakars. Vienmēr pliks kā pimpjagals. Taču zini, ka man ir biga bārs vai tiešām pagājušais tev bija pamaz. Es zinu, ka tev patīk azarts un tu ieņem tādu kā gamblera statusu. Bet laimes nedod laimes ratā iespēju vinēt tev arbūzu. Tādus mēslus, kā tu bez liekas domāšanas bāžurnā, tu neizvilk šo kā tava mauka svārkus gurnā. Es tev nepatīku, bet daru savu darbu it kā savāds tavu ražu urla. Varu teikt, ko gribu, viņiem patiks it kā dražu kurlo. Kā mums tur beidzās pagājušreiz? Pis prom uz staciju, laimīgu taciņu un pamet šo Latviju. Un to man saka Raivo Zakriepskis un Aleksandra Priģibailo. Jebbai, cik tīras asinis, galis, kas uzvedās kā čūska. Mitoloģija tevi sauktu Vasilisks. Neprot pasniegt info, neatņem darbu no LRTS sarmīts. Pirms dirsmam virsu jobanais dārzeni, pačiko savas saknītes. Es zinu valodu labāk kā tu. Cienu kultūru un tradīcijas, pelnu, ziedoju, atbalstu, ieguldu akcijās. Neesmu baigi labs cilvēks un arī kā tu nedienēju armijā. Bet tu nevari man to teikt, īsts patriots, kas dzīvo Spānijā. Ko tā? Enrique Iglesias laini patīk vairāk nekā Ozols un Gačo. Pa šim vēnam plūst augstā zupa, šim pimpim gazpačo. Tur zālīt var tīt un saulīt tā spīd, zini pohu, jo man te biežāk nekā tev cilvēki pasaka labrīt. Man nahuj tavas lipčikas un amigas, man nāk vēmiens no tevis kā no lētas šmigas. Jau samācies valodu? Man pagaidām tā tulkošana grūta. Haribo ir kļuvis slavens, tur skan kā Haribo de puta.
Nē. Meitenes viņu tur saukā par guapu un big papi. Es esmu glaimots un pūcēts. Es tevi arī saukšu par papi, jo tu esi jobanais kucens. Nahu jūs vicināt astes, kamēr šis sunīts jums reviņš šodien dabūs siksnu. Jo dzīvojot te, es zinu vairāk nekā 50 Shades of Grey. Es esmu lepns ar to, ka piedzimu zem pelēkām debesīm. Tev patīk saulīt un siltums? Tu labāk mūs nebesī. Krētas šovs samācīja meklēt tur, kur ir karsts. Nepatīk mitrums un augstums, tevi nav vikinga gars. Es arī priekš tavas ģimenes daru vairāk kā tu. Dzīve ir kaut kas grūtāk nekā uzbliest jauno tatu. Nahuj tu sūda gabals, lasi man šīs jobanās lekcijas. Es maksāju nodokļus, no kuriem maksā taviem senčiem pensijas. Labāk 10 tādi kā es, nekā viens your type bitch. Šīs rezidents pret mani bija ļauns, es kā Mila Jovovič. Un tiešām, pirmais, kas nāk galvā, ir korporācija Umbrella. Ja man par sarkanu prasa, teiksi, jabans okupants, nē, dalbajob. Ja tu dzīvo te, tad zināt, ka mūsu karoks ir karmīn sarkanā krāsā. Nesen viņam bija cīņa. Lucky Latvian Fight Club. Jūs teiksiet, drosmīgs gājiens. Fakts jums. Lai izietu ringā, ir tiešām vajadzīgs raksturs. Bet Haribo nav drosmīgs, viņš vienkārši ir retārds. Šim kucenam pēc otrā raunda jau vajadzīgs bija vetārsts. Izgāja ārā plecs. Es slavu Bogu, ņem piemēru no viņa un izēja ārā pa logu. Podkastā teica, man ir daži boksu paņēmieni. Kāds šo cīņu skatījās, Haribo kā mazulis, kas mammai vēderē, jo viņš tikai spārdījās. Ja tu lien visur neprogresē, nekur tā arī paliec kā beta versijas lūps, tu domāji, viss būs smoke, un tur ir tavs sektors, bet tu esi vienkārši nūps. Nav ne stājas, ne sitiena, plus reakcija ir lēna, gribēja būt kā Kung Lao, bet esi kroplis cīņā. Milēna, cik tu te nebļauj priekš manis, tu neesi bīstams. Tu un battle raps neder kopā kā Nik Vučič un Twisters. Viņš lien sportā un betlos, bet nezina likumus. Tu apdedzināji sev spārnus jau, kad pameti krētu. Ikarus. Viss, ko tu proti, ir padarīt sev kaunu, patelot te klaunu, izdarbies kā dalbaivs, vai sešaidīt arbūzu pret galvu. Pagājušajā reizē atceraties, arī gribēja paspīdēt, kā viņa vecenē uz nāgiem gliteris. Palādījumu apkopē lūdzu nodot, ka tu esi jobanais pidars. Un tavi punchline, viņš to sauc par punchline, ir bad bars. Viss tas jau bija Krievijā. Viņi saka, nav nejausmas, not a clue. Mums ir pohu, jo mēs tiešām nesaprotam rū. Es neesmu PSRS, bet man visapkārt āmuri dzirdu šo taisnojumu biežāk nekā tavas mātes balsi tālrunī vību тебя. И здесь, на улице, не дождешься начала осени, tev dalek šis lains ātrāk, nekā spēs ieguglēt nozīmi. Da jūs nezināt ne pusi no tā, ko es dzirdēju vai redzēju. Dzirdot oksi, jūs domājat par skābekli. Es domāju par ebreju. Ja es tulkotu punchline, zinot, cik līga ir bagāta, varētu vēl 10 sezonas savākt balvu fondu sev kabatā. Ņemot manu akapela pieredzi, man vajadzēja stāvēt žūrijā 100 punkti. Bet es zinu, ka stāvot tur man tiešām būtu grūti. Jo es esmu slepkava. Man patīk skatīties acīs, rādot šausmas sejā. Man patīk aplīgi galināt, nevis rādīt īkšķi augšā, lejā. Varēja arī šo tiesāt, laikam pats vainīgs. Kādam patīk pieņemt lēmumus, man patīk šos lēmumus mainīt. Mums ir divas līdzīgas, bet tomēr atšķirīgas lietas. Battle raps priekš tevis ir kā Warzone. Nav skills, nav nemaz jēgas sākt. Battle raps priekš manis arī ir kā Warzone. Ja esmu ārpus apļies, uzreiz sāku smakt. Rauns! Pirmais rauns ir iesācies. First, kā jums patika? Iedodam troksni labākajam, Haribo ir jāatbildē, Aiziet labākais. Ok. Viss, ko es dzirdēju, bija Dafī, kvak, Dafī labs, ja kā tad.
Dafija traks, tev man ir labāk vajadzēja dakot. Šis ir Dafija gads, jo viņš ir zirgs, es esmu traktors. Dafija švaks, viņš jau mirst un to es apsolu. Šis ir tavs gads, jo, ja tu esi zirgs, es esmu jātnieks. Es esmu viņš, ne nemāca fāterim jāties. Tu sāc jau stāties, es paceļos kā lifts, tu iesprūst kā tavs ritms. Es piepišos kā vits, tu iepriekš jau kā skits. Šito čuvaku sen jau vajadzēja skip, jo labāks battle rapaks par tevi ir tiešām jebkurš cits. Kāds tev gangsta šits? Vienīgais, kas tev kopīgs ar Tupaku, kā bija nomirāts 7. sērijā, un tas viss, vai sezonā, da pohuj čist. Un ko tu vari pist? Pat tavai baby-mamai tavā vietā vajadzīgs masturbators, bet Dafija ir tik gudrs, jā, kā izlādējies kalkulators. Manas rīmas tik slimas it kādās bez prežara mauku drāstos. Mans plovs elektrisks, tavs kā tuks ģenerators. Kā jau pirms gada teicu, bumba vienos vārtos attīsties. Tev vajadzīgs inkubators. Čalis rīstās tā kā kuce, kur tavs inhalators. Tikmēr eju pēc tā piķa, tā kā inkasators. Tik uz priekšu, tā kā imperators. Tu pat nezini, kur ej. Kā sapis navigators, apjuts, kā GPS bez satelīta. Tu tiešām pat labāk skanēji uz bīta. Un kāpēc atkal iedavāt man šito invalīdu? Neko nepārdodu, bet tevi nokurīju kā cīgu. Es tevi nokurīju vienā ķegā, bet pat nešķirīju tik tievi blanti. Un tie tavi ielu panti nesanāca krieviski, nesanāk arī latviski. Tā blatoja pagājušajā gadā, kad tevi daudzīja, tāpēc panti kā no pasista. Vai rasista. Tā kā netaista ģetsko saģiku, vlaģiku un beidz maukt vienu un to pašu uz riņķi kā uzkāries maģis. Huņu, ko dzen pat vairs netur tavs žoklis, būs jāmaina tev niks kā zodiaks, kas tagad ir zodis. Nepalīdzēs pat afrodiziaks, būs jāmaina uz vienkārši kroplis. Mans viedoklis kā ierocis, tev nav viedokļa pierodi. Visi jūs tik vienādi, pat neatšķir, kurš no visiem esi, kad ienāci. Un to, ka esi krievs, nav ne tava labākā, ne sliktākā īpašība. Tā ir tava vienīgā īpašība. Tu misters Rīga, Pimpi, pagājušajā gadā teica, lai atbrauc uz Ķengaragu. Tak pačeko info, es tur dzīvoju jau kuro gadu. Un vispār, ja es būtu nācis, no kurienes tu esi nācis, un tu būtu nācis, no kurienes es esmu nācis, tad es būtu lunis. Bet tu būtu miris. Tu esi tāds diega bikses, it kā vārds būtu dīdzis. Kā es varu kaut ko klausīties par rajonu no čuvaka, kurš domā, ka ir džija, nenopīkstina e-talonu? Vienīgā vieta, ko tu tur ir algas dienā spēļu salonu. Vēl čauko un raustu valodu. Kā es varu kaut ko klausīties par zekiem un menteni no čuvaka, kurš skatās uz džekiem un izskatās pēc lenteņa? Tu izskaties pēc geiska vampīra, Dafija. Nāku tevi nogalināt kā vampīrus Buffy. Es nezinu, kas tev īsti kaiš, bet tur steidzami vajadzīga ir aptieka. Tu ķengaraga neveiksmīgā aborta atlieka. Kā tu alimentus tā tevi atlieku, ķipā, ar prieku. Un tā kā neverini tas pārnis, tu neglītais pīlēn. Tu neesi ne ērglis, ne krauklis. Tu esi Levijs Dauns, un tas ir rauns. Iedod trokstī! Firs, kā jums patika pirmais rauns? Iedodam troks Dafijam, viņam jānoslēdz. Otrais rauns, akapelā ir tikai 2 raundi šodien. Iedodam troks vēlreiz prasu jums. Aiziet, Dafija, tevis vārds. Redzējāt, viņam pāris mēnešus atpakaļ izgāja dziesma, saucās Turušo sūdu. Lētas maukas, atkal šņaucam, grupām nariku, štukām naļiku. Kamēr tošņā toletē, lai dabūtu enerģijas, paduru pūli traku. Es samalšu tevi miltos, narkomāni jūti smaku. Jau pila asins no deguna lejā, pohu jaunais Supreme mērķis, daunim baltais aiz nagiem, viņš pateiks, tas ir a French. Tev vajadzīgs pulveris, lai būtu gaiša galva un fresh tekst. Ar tādām pašām domām tava kuce pie manis veļas mašīnā iestrēgst. If you know what I mean. Un neskatoties uz to, ka veļas mašīnā nerādās error, tava lupata nepaliek svaigīt, kā dražos bez Lenor. Citāts no Haribo. Seks skaitās tikai tad, kad ir bez prezervatīva ar nobeigšanu. Katrs tavs lains intervijā priekš manis saldumiņš biskvīts šodien nebūs ne prezis, ne penis, bet tu jūtīsies izpists.
Delfi intervēja Raivo un viņa meiteni Aleksandru. Tas true facts par viņu OnlyFans porno pozām, karoči stūbība full packs, un kamēr komentāros visiem dega dirsa, it kāpēc ir buldaks, es it kā skatījos klasiku. Stūbs un vēl stūbāks. Intervjueris prasa, sakiet, kameras priekšā nav grūti to darīt, un vai jūsu pārī ir kaut kādas problēmas arī? Bodybags sekos, ievelciet gaisu sev plaušās. Aleksandra atbild. Nevienmēr uzreiz stāv, un vajag dabūt to augšā. Viņiem nedalēts lainas rekās vietas šīs bariņš, nevienmēr uzreiz stāv, un vajag dabūt to augšā. Bottle flip challenge? Haribo vienmēr pliks kā Tarzāns, šīs lēkmes nav dīvains, tavu vecini ir pērtiķis, jo bieži karājs uz lienas. Viņa palīdz ar to, ar ko tu netiec galā, kas nav tavā varā. Viņa ņem mutē ļenganu ar gaļas piegaršu, bļet carbonara. Less cheese, more macaroni. Courage the cowardly dog. Ja kāds atcerās multeni, šis spagetī šodien nebūs stingrs, jo viņš ir iemests verdošā ūdenī. Nākošais lines. Fizisks darbs, mans rokas ir domāts citam. Darbs, kur jāstrādā ar galvu, nahu, ja var filmēties klipā. Nahu celties uz darbu katru rītu ar mokām. Bet tavā gadījumā tavu veceni vienalga strādā gan ar galvu, gan rokām. Pačkoja viņas Instagram, that's heavy, pat reklāmas ziņā viņa domā tikai par tevi. Aleksandrai zem manikīra meisteris rakstīts viens lines maz. Mani nagi turās pa tiem, kam neturās nekas. Dafi, atkal tu pa pimpiem un veciniem, nu tādi jau mēs esam jobnutie battle rapperi. Haribo, man fani prasa uztaisīt žoska. Žoska ir tas tā, kā tu nevari. Viņam nepatīk pelnīt ar kaut ko parastu un banālu. Par atsevišķu maksu ir arī video ar minetu un anālo. Ekskluzīvs kontents par atsevišķu maksu. Es tagad nejutīšos ērti. Man gadu atpakaļ jūsu fani šo video atsūtīja pa velti. Privāti, tas nav katram privāti. Dabba, jo tu dzīvo digitālā ērā, viss, kas nokļūst internetā, kļūst publisks ātrāk vai vēlāk. Aleksandras video ar minetu un anālu. Nu, nevarēju atteikties, kā saka, ja vari, tad apskatiet. Varēju uzlikt to uz skrīniem, bet Bruno Fujaks negribēja samesties. Da labi, arī nezinu, vai drīkstē tādu huņu likt, vai atļaus klubs First redzēt, kā viņa ņem no abiem galiem. Kad tad pjos? Agoņbāba, uguns vecene, nereāla liesmiņa, abi gali ir ciet, griežās pa dzīvi, cūku uz iesmiņa. Bet trakākais tajā visā ir tas, ka viņš bildināja viņu jūnijā. Viņa būs sieva un vīrs, jā. Kā jūties, ka gadu atpakaļ redzēja, kā viņa ņem mutē un dod dirsā? Jā, tikai no tevis. Bet vai kļuva vieglāk? Ko saka iekšējā balss? Haribo zina, kas ir orāls, bet nepiš, kas sakrāls. Ko jūsu bērni? Bērni izaugs, bērni varēs redzēt, kā pelnīt naudu. Brālīt, es saviem arī parādīšu, kā točna nevajag darīt. Tas viss ir jautri. Ja nebūtu tik skumji, kā saka Dafi, nahu tik personīgi, tu varēji vinēt šo batlu pa blatam, nahu tu pizdi jau guļošo pie tam vēl ar metāla stieni. Bet ja jūs paši sevi necienat, tad nahu man jūs te cienīt. Esi uz grīdas, sporta cīņās uz mata. Tu izmanto savu veceni, lai tik neietu strādāt. Šaha spēlētāji teiktu, partijas ziņā viss kārtībā, jo tu upurē savu dāmu, lai izietu vadībā. Bet tu jau esi zaudējis, tikai pats to nesaproti un arī iztirzāt to negribu. Tu sapratīsi, ka beidzot uzzināsi viņas figūras vērtību. Īstas dāmas stāv blakus karalim, bet katrs dabū, ko audzē. Tava bieži ar duraku, tāpēc vai nu nokļūst svešās rokās, vai nu atkritumu kaudzē. Ja es esmu bēlā, viņi zina, būs sika kapela. Kā Michelangelo nokrāsošu griestus, tā ir Siksta kapela. Es esmu bijis un šitā kuca jau svīst tā kā bela. Nepatīk asilaini maltā gaļa. Nevajadzēja līst tā ko belā. Rounds. Iedodam maksimāli troksni, Dafija! Labākais Haribo, tev ir jāatbild. Dafi! Aiziet, Dafī! Pagaidi! Labākais Haribo, aiz tevis vārds. Iedodam maksimāli troksni, jū!
Tev teksti tik plakani kā pīles glezna. Tu vari mēģināt ar rīmēm zīmēt, bet tāpat tur beigās nesanāks glezna. Vēl teici, LV battle raps neskan labi. Tas prosta tavs neskan labi un tur nepalīdzēs ne koks, ne stabi. Vienkārši šis nav tavs sektors, jo tu esi students, es esmu lektors. Ja tavas rīmes kā brendīs, tad tas ir hektors. Tev nav ne spēka, ne ātruma, karoči, tur nav tas vektors. Un ko tu vēl vari pastāstīt? Tu esi nazis, bet pat neesi asprātīgs. Es esmu repa Rainis, tu pat neesi aspāzī. Vienmēr četrāps uz zemes, tāpēc pat bez tevi atspārdīt. Vēl saki, stay in your lane. Čuvak, es esmu visa šoseja, kad ienāku izklāja man sarkanu paklājot, kā te būtu mošeja. Uz tik plāna ledus gribēju paspēlēt hokeju, bet sāki špikot. Labāk kāp nost no ledus, ja tiešām neesi atnācis blitkot. Biko, šo battle tev nesavāk, jo vārdiem tādiem mani nodirst, censdamies būt kā es, bet tev nesanāk. Pēc tam savējiem teiks, sorry, nesagāja. Tā vienalga, var repot kaut angliski, tas viss ir cool. Tāpat nebūs tas čuvaks, kurš savējos dabon out of the hood. Jo esi tāds salāts kā Kozlaus. Šī nav improvizācija, tiešām neesi Kozlaus. Čalis pārkarsa tikko, it kā iztecēja Tosols. Tu raksti prosta nepareizi, kā rakstot Rosols. Es rakstu tik vēsi, ka pat uguns sasalst. Tu īsti pat šeit vispār neesi kā Latvijā asfalts. Varbūt esi mehāniķis, bet neesi redzējis motoru, kā man griežas rotoru un skan, kā SpaceX raķešu dzinēju skaņa. Bet tev ir patukša baška un rīmes tik asas, kā plasmasa dakšas. Ko dirž, ka centies mani žēlot? Beidz tēlot, ja tu varētu labāk, tu rakstītu labāk. Bet pat censdamies nevarēja pret Šestaku uzvaru savākt. Jo šī nav Dambrate, bet kā teici, šahs. Esmu prezidentāls G, jā, Donalds Trumps. Tu tik pīl kā Donalds Daks. Prezidentāls frukts Donalds Trumps. Tu tik šļupsti Dafī. Jeb kā jau iepriekš teicu, Donalds Daks. Karoči, es uz riņķi te dzanāju pīli. Viss, ko tu dzen, ir huņa tukša. Bičam de shit, tu vienkārši sūdu muša. Jo vēl prasīja, vai nevar iedot citu pretinieku, citu tā kā konkurentu. Jā, bet kādu no 7 rūķīšiem, bet ar dalbajobu kontingentu. Tak beidz kratīt galvu, nemeklēju asistentu. Tavas rīmas tiešām nesvilina. Tāpēc pretī atkal karstākais čuvaks, tas, kurš pat taisno no grila. Tu esi tāds dzibila plus mēsls. Ja šis X-faktors, tad tev nedabūt krēslu. Atkal teiks, ka iemeta kā esmu, bet nokodi vairāk nekā vari sagramot. Es taisu lielu damage, huj tur salabot. Tu salabon. Tikmēr labākais, tas domāts visiem. Tā, lai mēģina izspiest maksimumu jebkurā aspektā, lai cilvēkiem gribētos censties. No tava spektra gribas vemtiet. Bikos, tu neesi ne vērsis, ne būlis, tu prosti esi ēzelis, maksimums mūlis, Levijs Miks tāds, kur nav pat jāpieliek pūlis, tev ir hirdik un varbūt mēģināts izglābt šis pūlis. Kā tu tur bija? Vladislavs Bikos gribēja rādīt līmeni, bet sanāk tik šitšaus. Kā parasti, jo tu un slava tikai tad, kad nesauc pilnajā vārdā, tu esi te mūs jāva, tevi jāmet ir ārā, kā jau pagājušajā sezonā teicu. Jo tu dzen huņu kā no amforu, tu esi pusī bojit kā uzpis no tampona. Man par hūks tev ir cipā. Man nav ko zaudēt, tikai ir ko pierādīt, tev savu vietu ierādīt. Pēc šitā no tevis paliks tikai pīļu pastētē, foje grāt varēs pasmērēt. Oi, baļ, kā tevi apspēlē, nes cēlies, labāk paliec apennēs. Un atkal nebāzies man sejā, jo tev smird elpa. Pat šodien sudrabs šeit nav, jo zinu, ka atkal būtu jādod man zeltu. Tā kā atkārtošu vēlreiz, prosta pamet šo telpu. Ok, labi. Okay. Man tiešām nepiš, kurā aploksnē čeks, un vēl jau mazāk šis džeks, kurš ar ChatGPT raksta teksts, tāds keks, jā, dzīvnieks, un man būs pīļu kažoks, te labākais, un jā, Latvijā ražots. Domāju, ka man būs aplums, bet tajā vietā tev sanāca pazors, un mani pienācīgi sagaida, kad iebraucu Jelgavā. Tevi neviens pat vairs nekur negaida, it kā iebrauci Daugavā.
Tu mauka tāda, vairāk atgādini veceni nekā veceni. Es izbraukāju šito sūdu, tev paliek neceļ. Tā kā līdz galam neaizbrauks, pat necer. Ja tevi kāds redz kā labu reperi, viņam sapistē redz. Ja tevi kāds redz kā fāteri, tad es tevi redzu kā čuvaku ar sapistu prezi. Tā ko tu vispār redzi? Tu šķielē, man teica, ka esmu pimpis repā, bet šī kuce ir ielena. Tā kā klusē un ielē, tu pat nevarētu nopūst pieneni. Labāku battle repu dzirdu pat, kad diršās Marcelino un Liena, bļē. Un vēl tas tavs hairlines, tur pat nepalīdzēs Turkish Airlines. Vari griezt uz liso, tas nav kā uzbliest cīko, visi tavi panči miso, tas nav kā uzpist cīko, tu pat nevarēji izpist cīko. Un runājot pa pišu, jā, es vismaz pišu, un ko mīlu, OnlyFans Lex Champagne, bet tevi izpisa F6 Lex homie man, that's so gay. Labāk atkal manas mazās postus laikot te, un tad it kā neviens neredzēja ņemt nost laikus. Ironiski, ka to saku es, bet tāds pimpis kā tu tikai domā ar daiktu. Nežēloju nevienu, ņemu nost paiku, pat pīlēju pēdējo maizes klaipu. Tu par vecu priekš šitā tevi izbeigs ar laiku, tāpat kā izbeidzi Skype. Labākais Haribo, visi zin, kas es esmu, pat nost nenovelkot maiku. Un tas ir pants, tu gaili. Labi, ierom troksnī šim batlam! Ejam uzreiz pie žūrijas. Fantastisks battles, Džeki, maleči, visu cieņu. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, ierom maksimāli troksnī. Vairāk sezonas dalībnieks, skaļais battles pret F6 Lakes un vispārējo. Ierom maksimāli troksnī Serpentīns! Yes. Amazing battles abiem. Es pat nezinu, ar ko lai sāk, jo šis ir pirmkārt pilnīgi savādāks formāts nekā bītus vērtēt. Tāpēc, ja mēs pierakstītu visus pančus, kurus visu laiku pasakat, es arī vienkārši varētu nolasīt, tad vēlreiz vienkārši jūsu raundus pa lielam, jo bija mega hard. Sākot ar Dafu, man ļoti patika, ka tu izvilki backfire no pagājušās sezonas pret viņu, ka viņš bija par tavu teiksim tā, tautību, vai ne, viss šitas te, un tu backfireoji viņam apkārt pēc gada. Man tas likās insane. Tas bija ahujēna. Dārzeni pačako saknītes. Tas ir labs. Bet, attiecīgi, mega smagi gāja, un man ļoti patika, Daf, ka tavi panči nāca stakojoties viens pēc otra, un es gaidu, vai būs kaut kāds, uzalpas brīdis vai kaut kas tāds, bet tu ej vēl vairāk, vēl more hard. Un savukārt, labākais, vai Haribo, kā labākais. Man tevī ļoti patīk tas, ka es biju gaidījis, ka tu varbūt tās kaut kur sačakarēsies, varbūt kaut kas tāds, nezinu, kāpēc man bija tāds priekšstats, un tad tu atnāci un manas ekspektācijas eksīdoja nereāli, jo tu stāvēji, viņš teica smagus pančus par tevi, un es zinu, kā ir, kad nebatlo tikai par tevi, bet panči tiek raidīti arī tuviem cilvēkiem. Ir grūti nostāvēt tā vienkārši tā, un es redzu, ka tu pastāvi tev pohuj, vai ne? Tas, ka tu vienkārši mauc viņam apakaļ, un tas tevi nesakratīja nevienu brīdi. Tā kā respekts tev par to, un tev arī bija ļoti labi panči. Pirmajā raundā varbūt bišku mazāk, bet otrajā tu iegāji īstenībā diezgan sūdā. Raksti nepareizi, tā kā Rosols, un visādi tādi panči. Man ļoti patika, ka tu viņu dzanāji uz riņķi ar to Donalds Drums, Donalds Ducks, visu šito te. Un tu tā kā mūzi jau bez mazai sāki dzanāt par riņķi, un tad tu vēl tā kā paskaidro, es šobrīd dzanāju par riņķi pīli. Tas man likās vienkārši kruta fīča, zini, ķipa. Nebūs slava. Tas arī labs frikals bija par to saīsinājumu. Lūk, un otrais rauns Dafam, to es pataupīju saldējumu ēdienam, mēs visi bijām ahujā. Es uzskatu, mēs visi bijām ahujā, jo izskatījās, ka tu nevienkārši atnāci pateikt pančus. Varēja just kaut kādu personīgi nepatika arī, gan jau, ka tev pret viņu bija. Vismaz man tā likās, bet kas tieši batlos ir ļoti, ļoti, man liekas, ka laba lieta. Un tur atkal panči stakojās, un vienā brīdī man bija tāda sajūta, ka tu esi bez mazai atnācis viņam lekciju nolasīt par to, kā pareizāk tur, dzīvot vai kaut ko tam līdzīgu. Un varēja redzēt, ka tas nevienu cilvēku neatstāja vienaldzīgu pēc tādām lietām. Tāpēc, mans punkts iet Dafam, bet, tu biji
arī ļoti ahujēnijas. Tā kā tiešām klaus. 1-0 Dafijs. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, iedodam maksimāli troksni. Tas ir Goča! Jo! Paldies! Mega. Man ļoti patika. Paldies, Džeki, par batlu. Man liekas, pēdējo laiku rēcīgākais lainis varētu būt, ko es esmu dzirdējis, bija tas par Vasilisku. Tas man ļoti patika. Kopumā... Jā, man liekas, ka Dafs bija pārāks. Man liekas, ka visos aspektos, kur bija tava problēma, man liekas, ka tavs temps, kādā tu skaitīji savus rindas, viņš lielākoties bija vienāds. Man liekas, ka tu visu šito laiku biji ļoti ok, bet pāri tam ok, tu tikai 2. panta beigās. Ja tev būtu viss battles bijis tā kā 2. panta beigas, būtu bijis daudz krūtāk un foršāk. Dafam turpretī nenormāli smagi panči, mainījās temps visu laiku, bija ļoti interesanti klausīties un brīžiem patiešām bija tāda sajūta, ka varētu vēl klausīties. Tev bija forši, man ļoti patika, ka es tiešām nebiju gaidījis, ka tu tik labi varbūt repo un ka tev tik asprātīgas arī citreiz par Rosolu bija forši, bija vēl pāris labi teksti, bet jā, man likās, ka 70% no tavu tekstu bija fillers un tas arī šodien bija tas, kas tev iegāza. Mans punkts aiziet Dafam. 2-0 Dafijs. Trešo un iespējams izlemjošo balsi atdos no mūsu žūrijas, iedodam maksimāli troksni, brīvruna projekts Kreisais krasts CV. Ejo, iedodam troksni! Nu, ok, tātad sākam ar Dafiju. Tātad, pirmkārt, es tā kā neiešu cauri pilnībā visam, ja tur bija pizģēts kāds punch. So, es pateikšu to, kas izcēlās. Papi un papi homonīm punch. Tiem, kas nezin izspēlēt homonīm punchus, ir fucking sarežģīti. Viņus atrast un izspēlēt pareizi, tā kā pluspunkts par to. 50 Shades un pelēkas debesis pēc tam transitionot, tas bija krūti. Vikinga gars uz drediem attiecinot, tas ir krūti. Mammai vēderā spārdījās, pizģēts. Pa lādījumu apkopējis punch. Es normāli pasmējos un bija tāds pizģēts, tā kā es iedomājos to vizuāli. Okay. So, plus apstāties battle vidū vienkārši tāds, šito sauc pēc punchlineiem, un bija tas, ir tādi mazie lol momenti tev, kas tā kā to visu teatralitāti pārdod, jo man patīk, ka tev tas deliveries, viņš ir agresīvs, bet viņš ir teatrāls, ķipa, tu to pasniedz kā šovu, tas ir krūta. Lēmumus mainīt punch ir ļoti stiprs, viņš ir vienkāršs, bet salīdzināt uz žūriju un nevis veikt lēmumus, bet tos mainīt, ir diezgan arī krūta. Tā kā tā, by the way, tiem, kas skatījās tikko, ka Dafija battle, setups punch formāts ir noslīpēts, tas ir labs piemērs. Tātad, labākais, aiziesim vienkārši pie šitā, tu pa lielam prosti bišķi rupji viņu nolamāja, tā kā, vai ne? Tur tie personīgie kaut kādi bija, bet tie Donalda, Daka, Dafija, ķipa punči, viņi dzirdēti baigi daudz pret viņu. Bet man patika tava pārliecība, man patika, ka tu aunoji, tev ik pa laikam bija tāda pozitīva attieksme tā kā par šo visu batlu, kas bija riktīgi forši, es to respektēju. Bet, rekur ir šī lieta, imperators, navigators nerīmē. Kozlovs, Tosols, Rosols, man bija tāds dope, un tad tu teici asfalts, man tāds bļaļ, bet es nerīmē īsti līdz galam. Jelgava, Daugavā nerīmē arī, diemžēl. Pasēdēt schēma bija diezgan krūta vispār, kā tu to izspēlēji. Man patīk tā ideja, kā tu to visu izdarīji. Un ir viena lieta tāda. Pateikt to, ka es šo saucu pa faktoru teksta aktualitāte. Ja tu pasaki kaut ko, kas neatbilst īsti līdz galam, man ir grūti to uztvert, jo tu teici, ka jebkurš cits ir labāks par viņu, un viņam nesanāca krieviski to darīt. Tu zini, ka viņš ir pacēlis tos battles, right? Tā kā tas nelēndo. Uzreiz būtu dīvaini arī es viņu slavētu vienkārši. Nē, skaties, zini, kā ir, ka tu ej pa pretinieku un ņem vērā kontekstu, kas ir tas pretinieks, un nevari pateikt pilnībā jebkuru katru lietu, tev jāzina, kas ir tavs pretinieks un no kura leņķa tu viņam pieeji. Citādāk tas ir vienkārši vispārināti punči. You know, ķipa, ja tu ej personīgi, tu atrodi leņķi, varbūt tu neuzbrūc tiem punktiem, kur tu zini, ka tas ir bišķi caps, you know, ķipa. Bet tā vispār laba enerģija, bet Dafija paņem noteikti ar visiem punčiem. Tas bija bļaļ. Bet respekt jums abi, Džeki. Davai, uztais troksni! 3-0 mēs zinām, kas ir uzvarējis. Es uzreiz arī atdošu pirms pēdējā runātāja tiešraides balsi. Tiešraidē mums ir, mani vairs neatpazīst telefons pēc BPM battliem. Es esmu novecojis pa 3 gadiem.
78-22, 4. balss aiziet arī Dafijam. Un iedodam maksimāli troksni pēdējais pirms pauzes žūrijas cilvēks, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis. Geto Games, neskaitāms sezonu uzvarētājs, brīvrunu projekta galvenais viens no cilvēkiem, iedodam troksni Abrā! Bruno palūdza, lai es esmu īsts, tāpēc nevaru izcitāt visus tavus bārus, kas bija zāja bijis, tur bija pilns ar ļoti labiem bāriem. Bet īsumā vienkārši šeit bija divu dažādu skilu samēru reperi. Es gribētu uztaisīt troksni labākajam Haribo, ja? Jo priekš tava skillset, man liekas, tu izdarīji diezgan daudz, ko Īvijs teica, gan sanāca, ka tu viņu ķipa lamāji. Otrajā raundā tu jau sāki rakties iekšā. Tu teici, ka atnācis karsts reperis tikko no grila, atbildot uz to, ko Dafijs tev teica. Krūta par Leksu krūta. Tu mēģināji meklēt jau leņķus, un tā ir laba fiša, ka turpini šito darīt. Un tu mūs varēsi pārsteigt visu sezonas laikā, es domāju. Forši arī, ka tu nesabijies pēc raunda, kad tur bija par kaut kādām personīgām lietām, tu vienkārši ņēmi un malci riktīgi malacis par to. Dafija vislielākais punkts, manuprāt, deliveries vispār on point, bet tev riktīgi krūta fiška. Tu paņem schēmas, tu paņem tēmas, tu paņem leņķis, viņš Spānijā. Tu paņem iebliez 8 punchlines par to, ka viņš ir Spānijā, tad par to krievu tautības vispārējo. Tu paņem leņķi un vienkārši to leņķi tā kā riktīgi iznīcina viņu no tā leņķa. Leņķis par tad to aizeķi tajā seksā porno, tajā visā tēmā. Arī paņem leņķi, vienkārši iznīcina. Un tas ir tas, ko man liekas battle reperiem jāpaņem un jāpamācās, lai būtu nākamajā līmenī. Taisat tematiskus punchus, taisat leņķus. Jo Dafijs paņēma, viņš izgāja tev pāri kaut kādiem 6 leņķiem. Un katrā leņķī bija tieši punči, kas bija pielāgoti tam leņķim. Tā kā vispār augstākā pilotāža punkts Dafijam. 5-0, kungi, paldies. Dafij, tu vari izvēlēties no laimes īpašo balvu, ver vaļā. Tikmēr Haribo, paldies par šo battle, tev dāvana no Tuborga. Dafijs arī vinēja 200 eiro, apsveicam vienodam troksni. Arī tev dāvana no Tuborga. Dafijam ir 2 uzvaras, līdz ar to mēs zinām pirmo akapela pusfinālis šajā sezonā. Iedodam arī troksni viņām, ejo! Tas bija 3-7-1, paldies, ka skaties un ka esi ar mums. Tiekamies nākamajos battlos, let's go! Prā!